pakāpeniski kopšanas cirsma, kā tas izskatās un kāpēc tādas tiek taisītas. Sveiki! Mani sauc Agnis Grauduls, es pārstāvu uzņēmumu Mežs un vide, nodarbojos ar dabai tuvu mežsaimniecību, kas pēc būtības ir strādāt dabisko traucējumu robežās un saglabāt meža nepārtrauktību. Šodien iziesim par objektu, kur es esmu sniedzis pakalpojumu klientam. Tā kā tā ciršana vietām ir notikusi slapjā tipā un jaunā mežā, tad ir veikta pakāpeniska kopšanas cirta, kur vajadzētu veikt vairākos paņēmienos. Un tad, izejot caur cirsmu, izstāstīšu, kāpēc, kas ir darīts. Ieiešana vai iebraukšana mežā sākās pa šo ceļu. Viņš te patās pēc kāda gabala beidzās, bet arī meža īpašnieks reizēm izmanto, lai te iebrauktu. Un te ir tomēr nedaudz tāds slapjā meža tips. Un te var redzēt, ka tas ceļš varbūt neizskatās pēc izvešanas super labi. Te jāsaprot, tomēr te ir izvesta kaut kādi 100 kubiem. Tas nozīmē, ka ar lauksaimniecības traktoru vedot, viņš te ir braucis kaut kādas reizes 40, ja pieskait turp šurp reizes. Un, tas ceļš ir atstāts kaut cik kultūrālā stāvoklī. Un tad tā ar kaut kādu apvidus mašīnu var izbraukt, tās risks nedaudz pielīdzināsies, bet tas arī bija maksimums, ko te var darīt. Tomēr ir jāsaprot, ka tie ziemas mums īsti tā kā nav vairāk, un tie pavasari arī bija slapi. Un te vēl sakritā izvešana ar tiem lieliem lietiem, te bija pat jāpārtrauc, ka tas lielais lietas nogāzās, bet, kopumā izskatās tik labi, cik izskatās. Šis ir pats cirsmas sākums. Bija tāda baltaukšņa audze, kur vairāk tiek izmantot kā ceļam, un te nedaudz paratoja tos baltaukšņus, kas ir tars vērtībā pārējot atstāja, lai te augtos tie baltaukšņi, viņiem tad būs vairāk gaismu un sazīs sāna atvases un būs te izaugs nākošā tara. Un tās rises te ir tādas, kā viņas ir. Tomēr ir nedaudz slapš un to mežu pa gaisu izlidināt nevar. Un sasulumu uztaisīt arī nē, un tad meža strādē tomēr ir jārēķinās, ka kaut kas paliek. Un ievērtējot šos apstākļus, kad ir slikti nosacīta izvešana, tā izstāstīšu, kāda ir tā turpmākā plānošana bijusi. Šeit var redzēt to pašu cirsmu, kas te tapa darīts. Tā ir bērs pašsējusies audzes uz pļavas, kurai kaut kāda apmēram 25-30 gadi. Un te vēl pēc tās veģetācijas var redzēt, ka tā veģetācija ir tuvāk tā kā pļavai nekā mežam, bet te jau ir tīri daudz tādu pamežu koku ir ienākuši. Un tad tas mežs ļoti strauji pārņem to pļavas veģetāciju. Tas, kas te tap darīts kaut kur pa malām, tap izzāģēti kādi baltaukšņi, kas bija sasnieguši tars vērtību, ir tur tāda neliela maziņa mini atvērumiņi sanākuši. Un tā bērza audze tap zāģēta tā samērā saudzīgi, izzāģēta tas, kas būtu kritiski jāizzāģē. Un daudz kas tap arī atstāts nākošam paņēmienam. Un to ir jāsaprot, tā kā te ir samērā slapš, te var redzēt arī te ir kaut kur tādas samērā dziļas rises iekšā, un lai tas mežs nekļūtu pavisam traks, nolēms veidot pakāpenisko kopšanas cirti. Pirmā paņēmienā kaut kur no hektāra izzāģēja, tāpēc tīri daudz sanāca kaut kāda ap 70 kubikmetriem. Un izzāģēja tas, kas ir viss tāds tievākais, traucējošākais. Tad, lai tas bišķiņ mežs piebriest saņemās, un pēc pāris gadiem noteikti būs jāveic otrās daļas izzāģēšana. Un tad tas bērs būs krietni resnāks, un tomēr te mērķis ir tā kā tie bērzi smuki taisni ir audzēt finieri, bet dēļ ciršanas apstākļiem tas nav iespējams izdarīt vienā gadā. Un kas te arī labi, te var redzēt, ka te jau nāk kaut kāds iekšā nākošais stāvs. Tiem bērziem te jau ir kāds ozoliņš, kaut kur ir kaut kādas mazās pļavas, kaut kur īpaši nav blakus daudz eglis, bet te var kaut kādas ir sasējušās un ir cerība, ka te būs bišķiņ vairāk gaisma, nedaudz ir dažādi, redzēt, augsnes traucējumi no kādām krautuvēm bijuši.
un tad tas mežs te labāk atjaunosies, jo, nu, tad dzīvnieki nenograuzīs, te iespējams būs arī kļavas. Te var redzēt, ir ļoti daudz dažādu kļavas sējenīšu sasējušies, tagad viņām ir vairāk gaismas tām kļaviņām, te ir pilns ar viņām, un tad redzēs, uz kuriem tas mežs aizies, jo viens no tādiem dabai tuvas mežsaimniecības principiem ir tomēr ievērot tos dabiskos procesus, un vislabākie koki patiesībā izaug tie, kas iesējās paši no sevis, un daba jau bieži vien pat labāk zina, ko te izaudzēt, kā audzēt, un te ir kļava, un ik pa kaut kādam metram ir pa kļavas sējnītim, var redzēt, te ir kļava, te ir kļava, te ir kļava, te ir kaut kas bišķiņ lielāks apgrausts, viņas ir pietiekoši daudz, iespējams viņas nenograuzīs, noteikti vajadzētu iekomponēt arī egli iekšā, un šajās te ēncietīgās sugas var ļoti veiksmīgi augt kopā ar bērzu, principā netraucējot tā bērza attīstību, un tad tā nākotne noteikti varētu būt, ka te lēnām būs jālas ārā tas bērs, kad būs sasniedzis normālu finierkluču izmēru, un apakšā jau būs kaut kāds pamešs, sastāvēs no kāda cietā lapu koka ar kaut kādu domājums eglis piemaisījumu, un būs gan meža nodrošināt meža nepārtrauktīgu dabisku atjaunošanās, un arī saimnieks noteikti meža īpašnieks iegūs kaut kāds pārdesmit gadus avansā, kad nocērtot bērzus, apakšā jau būs kaut kādi, iespējams, 20-gadīgi koki, kas jau būs nākošā meža pamats. Te kaut kur malā ir kādas tādas lielākas apšu grupas, kas iespējams jau ir augušas kaut kur pļauju laikos, tur ir kaut kāds vecs ūdens bedra vai kaut kas tam līdzīgs, un tad šitās apses ir atstātas tā kā ekoloģiskie koki. Viņas ir tādas pušizgāzušās, ja izskatīs, tad būs tāda liela izmēra kritala, jo tāda vērtība viņai ir tikai, ka meža īpašniekam ir tīra malka. Vairāk nekas nesanāk no tām vecām apsēm, bet savukārt dabai tā ir liela vērtība. Tie ir pirmie koki, kur veidojās kaut kādi dobumi, kuri putniem dzīvot, tur uzmetās visādas sūnas, un sevišķi, ja tas mežs ir tāds samērā jauns, kur tā meža vide nav izveidojusies, tad tur ļoti svarīgi ir atstāt tādus dabiskās vides elementus, tādus vecos kokus, jo tas patiesībā palīdz tam visai meža sistēmai augt, jo mežs tomēr ir tāds ļoti komplekss sistēma, ko mēs kā cilvēks nesaprotam, kādas tur ir sakarības beigās, bet tā daba izdomā audzēt visu kopā, tad tur ir noteikti kaut kāds iemesls, jo dabai noteikti ir lielāka pieredze nekā mums cilvēkam audzēt kokus. Un tad vēl tādā grupā var redzēt, tur ir kaut kāda goba, kaut kāda līgzna iespējams ieaugus, nu tāds mažiņš čūkslīts cirsmas malā. Un tā izskatās izvešanas ceļš jau kaut kādu 200 metru attālumā no Kraltuvas, kas ir pa lielam pats gals. Kaut kur vietām ir bišķiņi lielāki nospiedumi. Vietām gandrīz nevar redzēt, es domāju, pēc kaut kādu gala jau aizaugs. Un tā bija tāda pakāpeniska kopšanas cirsma bērza audzē, kurai noteikti būs turpinājums pēc kādu 2–3 gadiem. Tas bija Agnes Graudulas Mežs un vide. Viens no maniem objektiem, kur es sniedzu pakalpojumu dabai tuvai mežsaimniecībā, meža īpašumu apsaimniekošanā, pakāpeniskā kopšanas cirti, kur tap pieņemt lēmums to darīt, izvērtējot vietas apstākļus un tomēr noliekot prioritāti mežu pirmajā vietā, jo, protams, no biznesa viedokļa būtu izdevīgāk izcirst vienā paņēmienā un aizmirst, bet pēc tam te būtu daudz risks līdzināšanas un tam mežam tas varētu nepatikt. Un tomēr labāk to augstu neizbraukāt, atstāt pēc iespējas neskartāk, cik tas ir iespējams, un to izdarīt vairākos paņēmienos. Pēc tam arī mežam ir labāk, viņš vienmērīgāk aizaug un viņš arī nemantos milzīgos koku zudumus, ka tur aiziet lielākā daļa no kokiem, tad mežs tur bišķiņ tā nesaprot, ko darīt. Paldies, ka skatījāties! Ja patīk šis video, tad
lejā spiežiet like, parakstieties uz kanālu. Ja vēlaties pie manis atnākt ciemos paskatīties, kā es savā mežā saimniekoju, tad 12. jūnijā būs meža ekskursija pie manis Saldus novada Vadakstes pagastā. Saites to ekskursiju noteikti kaut kādā brīdī ielikšu arī video, tad, kad viņi būs gatavi. Nu jā, paldies, ka skatījāties. Atā, tiekās mežā.